Čau! Tātad mazliet gribu pastāstīt par šo unikālo ķēdi. Tagad atrodos Kenijā, Itenā, kur dzimst leģendas, ātrākie žeķi, ātrākās meitenes. Un jā, pastāstīšu nedaudz vairāk par šo apavu. Esmu skrējis ar šo apavu vairākas treniņas Kenijā, noskrējis vairākus 100 kilometrus. Tieši nemācēšu pateikt cik, bet esmu skrējis daudz, jā. Tieši pa Kenijas īpašo ceļu. Pēc tam ielikšu video kuru. Un tad jā, šādi izskatās pati ķēde, Vaporfly 4. Jā, viņš bija no sākuma zils, tagad jau ir palicis brūns no ceļa. Ir saplīsis, pati zola saplīsusi. Noplīsusi zolai šie mīkstie nost. Un karbons arī saplīsis. Tā kā tā, lūk. Un šo ķēdi tu varēsi redzēt Ašo muzejā. Čau, sveicieni no Kenijas un tiekamies sacensībās. O, Bariņā!